Tuvojoties gada izskaņai, lasītājs sasniedzis žurnāla Vodkār Latvija jaunākais numurs. Vodkār Latvija faktiski ir vienīgais latviešu valodā drukātais auto tēmai veltītais izdevums, kas nemainīgi saglabā kā kvalitāti, tā arī daudzveidīgu saturu. Iznāca tā, ka šajā vasarā praktiski visa Vodkāra komanda bija Goodwoods ātruma festivālā, un šajā numurā mēs dalāmies ar iespaidiem par šo notikumu. Otrkārt, Škoda šogad svin 130 gadus, un vienam no mūsu kolēģiem bija iespēja ne tikai būt klāt kā tādā svinīgā pasākumā, bet arī praktiski izbraukt ar vēsturiskiem automobīļiem, un tā ir vēl viena lieta, ar kur mēs priecājamies dalīties. Kā allaž žurnālā lasāmi jaunāko automašīnu modeļu testu apraksti, kas veidoti gan pašu spēkiem, gan tulkoti no britu oriģināla izdevuma. Tilkākais jaunums ir Ferrari F80. Tā ir kaut kādā nozīmē ļoti teorētiska mašīna, ar kuru mums 99,9% nekad nebūs saskarsmes, bet vienmēr ir interesanti redzēt, kā šādi automobīļi ir tapuši un kā šādi automobīļi brauc. Un otrs jaunums ir Subaru elektriskais crossovers Uncharted, par kura eksistenci, taisnību sakot, es pats personīgi nenojautu. Tāpēc bija ļoti interesanti nodot šo informāciju par šo automobīli tālāk mūsu lasītājiem. Reālu automašīnu lietotāju uzskati un pieredze dažkārt stipri vien atšķiras no ekspertu spriedumiem. Tāpēc šajā Vodkār Latvija numurā ir iespēja izteikties tieši pirmajiem. Žurnālam tradicionāli ir vairākas rubrikas, kas mūsu lasītājiem gadu gaitā ir labi pazīstams. Pirmie braucieni, tad ir klasika un sportskāra sadaļa, kur šoreiz arī ir ļoti interesanta. Bet jaunums, šis ir otrais numurs, kurā mums šāda rubrika ir, saucās lietotāja pieredze. Un tie ir nepastarpināti automobīļu īpašnieki iespaidi par viņu personīgiem spēkratiem. Modeļu diapazons ir gana plašs, no Škoda Octavia līdz Volvo XC60. Šajā gadījumā es domāju, ka interesantākā jaunā tendence ir tāda, ka divi no šiem automobīļu īpašniekiem stāsta par saviem ķīniešu spēkratiem. Un tas gan ir kaut kas pilnīgi jauns, pārsteidzošs un ir ļoti interesanti dzirdēt gan kāpēc viņi ir izvēlējušies savus automobīļus, gan kāda ir eksploatācijas gaita, gan kā viņi raugās nākotnē, kā viņi iztēlojās savu dzīvi ar šo braucamrīku vēl pēc 3 vai, piemēram, 5 gadiem. Divas galvenās tēmas, kas caurvīja vairākas žurnāla sadaļas, ir elektrifikācija un pieaugošā Ķīnas autoražotāja klātbūtne. Mums beidzot parādās tādi automobīļi, kas man personīgi sāk pārliecināt, un tāda faktiski bija arī mana prognoze, ka kaut kad 26. gadā, 25. 26. gadā parādīsies tāda automobīļa, kas brauks 600 un vairāk kilometru un nemaksās miljonu, un ka tā lieta kļūst tāda ticamāka. Tas tagad reāli notiek. Un Ķīnas automobīļi, tas ir ļoti labs jautājums. Ir izskanējušas tādas prognozes, ka līdz šīs 10 gadus beigām Ķīnas īpatsvars Eiropas tirgū varētu būt, pieņemsim, kaut kādu nepilnu 10% vai mazliet virs 10%, un tas, protams, ir milzīgs skaitlis, un tas nozīmē, ka kādam nāksies pabīdīties, jo diez vai būs tā, ka tas tirgus kaut kā no gumijas pēkšņi uzpūtīsies un pēkšņi kļūs lielāks. Bet tagad, kad notiek elektrifikācija un tagad, kad notiek akumulātoru tehnoloģija izstrāde, ķīnieši pēkšņi ir avangardā, viņi ir priekšā visai pasaulē, un līdz ar to viņi šajā tirgu var ienākt no pavisam citām pozīcijām.